Mēs atnācām pa mežu no Baltkrievijas uz Latviju, un tagad esam te. Esam ļoti pateicīgi Latvijas valdībai un mucinieku centram. Somālija, Ēģipte, Afganistāna, Tadžikistāna. Šīs kā savas izcelsmes valstis min patvērumu meklētāju centra mucinieki iemītnieki. Tīri ok, ik pa laikam satiekos tā, izēja, parunājamies, bet, jā, grūti darbu dabūt viņiem, to es zinu, jo nevar tie dokumenti nav. Iemesli, kāpēc viņi devušies tālā ceļā, ir atšķirīgi. Daudzi aizvadījuši vairākus neveiksmīgus mēģinājumus iekļūt Eiropas Savienībā no Baltkrievijas caur Polijas vai Lietuvas robežu. Taču galu galā iekļūt izdevās caur Latvijas robežu. Laiku Baltkrievijā 28 gadus vecais ārsts no Afganistānas, kuru sauksim par Muhamedu, atceras ar šausmām. Baltkrievijā viņu esot situši, pazemojuši un uzrīdījuši viņam suņus. Rētas vēl ir redzamas. Laiks bija ļoti slikts, un cilvēki teica, ka mums jābrauc uz Minsku, bet Baltkrievijas robežsargi teica, nē, jūs nevarat iebraukt Baltkrievijā, brauciet atpakaļ uz Latviju. Muhameds pavadīja ceļā 3 mēnešus. Saka, ka brauca ar mašīnu no Afganistānas caur Pakistānu, Irānu, Azerbaidžānu, tālāk caur Krieviju un Baltkrieviju. Ceļš viņam izmaksājis 7000 eiro. Uz muciniekiem vīrieti pēc paša vārdiem atgādāja jau no Lietuvas robežas. Tagad viņš apgalvo, ka vēlas saistīt savu nākotni ar Latviju. Kā būtisku problēmu sauc zemu dienas naudas apmēru. Tie ir 3 eiro dienā, 21 eiro nedēļā. Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrs mucinieki ir paredzēts 400 cilvēkiem, taču slodze uz to ir liela visu laiku, un šobrīd šeit atrodas 354 patvērumu meklētāji. Izvietoto cilvēku skaits 2 pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes centros, Muciniekos un Liepnā, šogad ir pieaudzis. Pērn visa gada laikā centros atradās 700 cilvēku. Šogad skaits varētu tuvoties 1000. Pieaug arī laiks, ko patvērumu meklētāji pavada šajos centros gaidot pārvaldes lēmumu. Pērn viņi centros uzturējās vidēji 9 mēnešus. Jau nākamā gada jūnijā Latvijai būs jāpārņem Eiropas migrācijas un patvērumu pakta nosacījumi, taču Latvijā darbs ar grozījumiem imigrācijas likumā un jauno patvērumu likumu notiek vēl tikai darba grupu līmenī. Kas attiecās uz likumiem, viņiem tur nav variantu, viņiem būs jābūt stājušiem spēkā tajā nākamā gada 12. jūnijā, jo pretējā gadījumā pret Latviju automātiski iestājās soda sankcijas. Eiropas prasības uzliks par pienākumu ieviest jauno skrīninga procedūru. Robežsargiem būs jānoskaidro migrantu identitāte, jāievada dati informācijas sistēmā un uz pārbaudes laiku jānodrošina cilvēkiem izmitināšana, ēdināšana un veselības pārbaudes. Skrīnings aizņems 3 dienas. Tad sekos pātrinātā patvērumu pieteikuma izskatīšana, kuras maksimālais ilgums būs 5 mēneši. Man bažas raisa tā robežu procedūra, lai tas nerezultētos ar to, ka individuāli neizvērtējot pilnvērtīgi katru lietu, kuram pirmšķietami būtu riska zonā par negatīvo lēmumu, persona tiktu atgriezta ātri savā izcelsmes valstī. Pagaidu skrīninga centra vajadzībām pielāgos bijušo skolas ēku Augšdaugavas novada Raudā. Te izvietos 110 cilvēkus, taču līdz 2029. gada beigām valstī ir jāuzbūvē turpat arī multifunkcionāls centrs. Pie tiem aprēķiniem, ko Eiropas komisija ir veikusi, mūsu esošie 2 centri katrā no 84 gultas vietām ir pa maz. Politiski karstākais migrācijas pakta punkts ir solidaritātes mehānisms, proti visām valstīm solidāri jāpalīdz lielāka migrācijas spiedienam pakļautajām valstīm. Vai nu jāpieņem noteikts migrantu skaits, vai nu jāmaksā nauda – 20 000 par katru migrantu, ko atsakās pieņemt. Trešais variants paredz tehniskā atbalsta sniegšanu līdzīgā apmērā. Ielu protestu pavadībā viskaļāk skan Polijas balss, kur politiķi jau paziņoja par it kā panākto izņēmumu no šīm prasībām. Kaut gan oficiāla lēmuma vēl nav. Polijas rīcība izgaismoja pretrunas Latvijas valdošajā koalīcijā. Kaut gan migrācijas pakta prasību ieviešana ir iekšlietu ministra kompetencē, Zaļo un Zemnieku savienība, tāpat kā opozīcijā esošā Nacionālā apvienība, pieprasīja ārlietu ministra skaidrojumu. Mēs aicinām politiski šo jautājumu risināt, lai arī Latvija varētu pievienoties tādam risinājumam kā Polija.
Ja Polija ir varējusi sev panākt izdevīgākus nosacījumus, tad es domāju, ka mūsu situācija ir ļoti līdzīga. Sarakstam ar migrācijas spiedienam pakļautajām valstīm būtu jābūt aizvadītās nedēļas vidū, taču lēmums vēl nav pieņemts. Mēs vienādi uztveram visas valstis, kas atrodas pie austrumu robežām. Spiediens ir vienāds gan Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Polijai un Somijai. Tas ir vienāds. Ir skaitļi un dati, ko mēs izmantojam, un pastāv dažādas kategorijas, kurās jūs tiksiet iedalīti, bet mēs vēl neesam pieņēmuši lēmumu. Iekšlietu ministrs saka, Latvija, tāpat kā Polija, nevēlas pieņemt migrantus vai maksāt naudu. Tā vietā valsts ir gatava sniegt atbalstu ar tehniku vai speciālistiem. Lai nosvērtu par labu šim lēmumam, Latvija komisijai ziņo par migrācijas spiedienu un ieguldījumu Eiropas ārējās robežas sargāšanā. Mēs arī dodam ļoti lielu ieguldījumu atturot šos nelegālos šķērsotājus. Pieļauju, ka pat proporcionāli pareiķinot mēs varbūt salīdzinoši ar Poliju, protams, mēs nevaram salīdzināties izmēru ziņā, bet kopumā ieguldījumu ziņā es teiktu, mēs esam salīdzināmi. Robežsargi arī turpmāk apturēs migrantus no iekļūšanas Latvijā caur Baltkrievijas robežu. Mēs domājam, vai pakts ietekmēs vai nē. Kad šie cilvēki, kas tomēr ir Latvijas pusē, varbūt viņi arī ies šo skrīningu procedūru. Taču pagaidām tas, ko mēs saprotam, ka nē. Jebkuri imigrācijas likuma grozījumi, tīpaši priekšvēlēšanu laikā, izraisa karstus strīdus un virzās lēni. Redzēs, kā mums veiksies, bet tad vienkārši turpināsim šo darbu, jo šis ir tik apjomīgs. Nu jau otrā sasaukuma Saeima 4. gadu skata imigrācijas likuma grozījumus. Visi gandrīz 200 priekšlikumu otrajam lasījumam atbildīgajā komisijā vēl nav izskatīti. Jaunās migrācijas pakta prasības varētu iekļaut skatīšanai 3. lasījumā.